Kārt izskan šie pieļāvumi, ka daļa kultūras sektoru ir atstājumi tirgus pašregulācijai un iespējams daļēji vai vispār nav atbalstām no valsts budžeta. Un kādi būtu jūsu galvenie kritēriji, lemjot par valsts dotācijas sadalu dažādām kultūras apakšnozarēm? Visām šīm kultūras nozarēm nedomāju, ka šobrīd varēsim ātrā laikā pārvērtēt šo te finansējumu katrai kultūras nozarē, jo tam nepietiks noteikti laiks. To var izdarīt nākamgada periodā, jo ātri kaut ko darot var izdarīt nepareizi. Bet kādiem jābūt tiem kritērijiem? Kritērijiem? Pirmām kārtām pie budžeta deficīta ir jānodrošina tas, lai visu institūciju spēj pastāvēt. Tātad vispirms jānodrošina visu uzturēšanas izdevumi un atalgojums. Tālāk tie līdzekļi, kas ir attīstībai, tie tad ir jāsadala konkursu kārtībā, nozaru ietvaros. Jā, pamatā, es domāju, ir jābūt tam principam, ka mēs dotējam nevis iestādi, bet mēs dotējam kultūras pieejamību kultūras cilvēkam, ja patērētājiem, ja klientam. Un tad, protams, ir šie rezultatīvie rādītāji, kas institucionalizētā kultūrā ir vairāk izmērām, radošajā procesā mazāk. Un, teiksim, teātriem tie ļoti skaidri, mēs dotējam daļu no biļetes cenas, lai cilvēki varētu iet uz teātri, un tāpat ir ar muzejiem, mēs dotējam šo, jo cilvēkiem būtu nedotētā veidā jāpērk biļeti, tad viņi to nevarētu atļauties muzejā, piemēram, un literatūrā mēs dotējam trīs puses, mēs dotējam autoru, izdevēju un tā tālāk, un pēc tam pieejamību caur bibliotekām, tā kā process ir ļoti daudzslāņains, bet es domāju, kultūrā ir tā vieta, kur visu nevar ielikt, tur jāatstāj šis riska procents radošajam procesam un virsvērtība jāņem vērā par izcilību. Jā, es domāju, ka nekādā gadījumā nevar atstāt tādai tirgus stihijai šo dotēšanu un tā tālāk, lai tas viss notiek kā pats no sevis, tas nekad tā nenotiks. Mēs esam to veselības aprūpē, esam pamanījuši, ka tas nav iespējams, kad ir tomēr valstī jāuzņemās šī atbildība par šādu kritēriju radīšanu, kur galvenais būtu kvalitāte, atbalstīt šo kvalitatīvo kultūras pieejamību un arī viņas dotējumību, lai cilvēki to varētu sasniegt, lai viņi būtu visiem pieejami, lai viņi saņemtu to, ko viņi ar savu nodokļu nomaksas arī daļēji saņemtu atpakaļ no valsts, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un valstī tomēr jābūt atbildīgai par visu to, kādā veidā kas tiek finansēts. Jā, es gribētu teikt, ka mēs pagājušā gadā ļoti nopietni izanalizējam visas iespējas, kur varētu tiešām, ko varētu nodot nevalstiskajam sektoram, ko varētu atstāt, kas jāpaliek valsts pārziņā, un tas, kas šobrīd ir, kāda ir šī brīža struktūra mūsu sistēmā, gan iestāžu sistēma, ir tā, kas atspoguļo arī šī brīža realitātes un to viedokli, kādā veidā būtu jādara tas, kas ir valsts atbildība, tas jāpaliek valsts sektorā, kas ir iespējams, to mēs jau esam deleģējuši lielā mērā nevalstiskajam sektoram. Ja mēs skatāmies uz budžetu, tad kultūras jomas budžetam jābūt sadalītam tā, ka 15% kā minimums ir saglabājami šim nevalstiskajam sektoram caur kultūra kapitāla fondu, un tas ir visam šim procesam, kuru mēs nevaram stingri ielikt kādos rāmjos vai ļoti skaidri nodefinēt precīzus sagaidāmos rezultātus, bet tas ir jāsaglabā tam, lai mums būtu šī jaunā inovatīvā, puse arī kultūrai. Savukārt otra puse tiešām stabila. Šī atbildība par dibinātajām institūcijām ir ļoti svarīga. Ja valsts ir uzņēmusies nodibināt kaut ko, tad viņi ir jāuztur, un tas arī tiek darīts. Faktiski tie ir divi kritēriji, kāds es šobrīd redzu. Un tas pirmais ir noteikti sabalansēta kultūras nozaru dotēšana ar mērķi tiešām veicināt šo godīgo konkurenci arī kultūras nozaru starpā, lai nebūtu tā, ka kāda sfēra vai nozara tiek vairāk vai mazāk lobēta. Un otrs kritērijs, protams, ir kultūra izglītība, jo, ja nebūs ieguldījumi no valsts šajā kultūra izglītības vispār jomā kopumā, tad mēs nevarēsim runāt ne par dziesmu svētkiem, ne par kaut kādiem jauniem Latvijas talantiem, kas varētu nest Latvijas vārdu pasaulē.